gribēju pajautāt ieteikums jaunajiem lauksaimniekiem. Jaunajiem droši vien arī ir ļoti svarīgi izvērtēt to, vai tu esi gatavs pietiekoši lielām grūtībām, rezultātu tādai, ilgstošai, teiksim, darbībai, lai sasniegtu vēlamo rezultātu, jo ātri šeit lauksaimniecībā nekas nenotiek. Ir jābūt ļoti pacietīgam, ir jābūt gataviem uz kāpumiem, uz kritumiem, jebkurā gadījumā nedrīkst varbūt izlietot šos labos gadošos līdzekļus un domāt, ka arī nākošie gadi būs tādi paši, ja? Ir jābūt kaut kādai rezervei un nedrīkst noēst saimniecību privātām interesēm, hobijiem un vajadzībām. Primārais tomēr vienmēr jābūt ir ražošanai.